Sveiki! Es esmu Rūta Sniedze-Kretālo no Latvijas dabas fonda. Un projektu Urban Life Circles ietvaros mēs Rīgā jau vairākus gadus veidojam pilsētas pļavas. Šogad pilsētas pļavu skaits jau sasniedz 42 teritorijas. Gandrīz katrā Rīgas apkaimē varam meklēt kādu pilsētas pļavu. Šobrīd mums parādījuši sevi jau ir gaļbiksītes, kas ziedēja un labi attīstījās vairākās pilsētas pļavās. Pienenes ir noziedējušas, mēs redzam, dzelteniem ziediem parādās kodīgā gundaga, ziliem ziediem mēs redzam birstalu Veroniku, pamazām sāk ziedēt arī šaurlapu ceļtekas. Mēs redzam, pļavu puķes sāk parādīties, bet tās ir pašas pirmās. Līdzās šīm krāšņi ziedošajām puķēm mēs redzam arī to, ka ir ļoti strauji izaugusi zāle, kamolzāle, dažādas auzenes un skarenes, pienenes ar leknām lapām, podagras gārsa. Un tāpēc varētu būt liels jautājums, kāpēc tad mēs šīs te krāšņi ziedošās puķes tagad pļausim maijā agrējā pļaujā. Bet ja mēs ielūkosimies tagad tuvāk, tad jūs redzēsiet, kas notiek un kāpēc ir jāveic šī te agrā pļauja tādās auglīgākās pilsētas pļavās. Tātad agrā pļaušanā, kas parasti ir jāīsteno līdz 31. maijam, mēs ierobežosim nevēlamās sugas, un šajā brīdī mēs redzam, šeit ir daudz gārsas, te ir daudz pienenes, arī cirpveida lucerna. Lai arī mēs nopļausim šīs gundagas un birstalu Veronikas, īstenībā īstos pļavu augus, kaut vai vanagu vīķis, īstenībā viņš vēl tāds diezgan maziņš. Tāpat arī baltā madara, vēl diezgan maza, zvaguļi ir mazi. Tātad agrā pļauja ir viena no metodēm, kā mēs varam samazināt auglību pilsētas pļavā, savā piemājas pļavā. Un tas ir jāveic tajā gadījumā, ja mēs redzam, ka ir daudz šo nevēlamo augu. Ja mēs nepļautu vispār šo vietu, tad uz Jāņiem šeit jau būtu tāda nodzeltējusi graudzāļu jūra, tikai tās gārsas vien te arī paliktu, un nekādu krāšņo puķu šā vai tā šeit nebūtu. Jo īstie pļavu augi, viņi attīstās lēnāk, un ar agro pļauju mēs ierobežojam tieši to, kas ir nevēlams. Ja mums ir skaisti lieti, pietiekoši bagātīgi nokrišņi, tad vasarā mums izaug attēls, kurā mēs redzēsim savvaļas burkānus, ļoti daudz dzelzeņu un varbūt ancīšu uzziedēs beidzot. Tad ir citi augi, kas radīs šo krāšņo pļavas aspektu arī pašā vasaras vidū. Tāpēc arī nevajag baidīties šādas vietas agri pavasarī pļaut. Ja mēs veidojam tādu arī savu piemājas pļavu, tad izvērtēt, cik daudz mums ir šo nevēlamo augu, un cik ir tādas vietas, kas jau šobrīd ir ar tādu zemu skraju veģetāciju, kurā nebūs šī te graudzāļu jūra un kurā ir daudz jau tādu labu pļavu augu, kas ziedēs arī visu vasaru. Tomēr agrā pļauja nav obligāts nosacījums un, protams, piemēram, kādā savā piemājas platībā, kur mēs veidojam tādu pilsētas pļaviņu, mēs varam sekot uzmanīgi līdzi par to, kā mums kas attīstās. Piemēram, šī vieta ir tāda ļoti saulē atklāta ar zemu veģetāciju. Un šeit to ekspansīvo sugu, lai arī viņas ir, bet viņas tomēr nav tik daudz. Un šajā brīdī es teiktu, ka šeit nav nepieciešams veikt šo agro pļauju. Kaut vai mēs varam paskatīties uz to, ka mums šeit pat zieda vidējā ceļteka, un šeit ir uzziedējis arī ļoti rets augs īstenībā, īpaši aizsargājams augs, kurš šeit speciāli ir iestādīts pagājušajā rudenī, tā ir parastā armērija. Un tāpēc, lai saglabātu šos te augus, kas ir tipiski pļavām, gan tāpēc, ka veģetācija šeit neattīstās tik strauji, jo vieta ir pakļauta tādai spēcīgai saules ietekmei, tad šādu vietu mēs droši atstājam nepļautu. Mēs esam atraduši vēl vienu vietu, kurā mēs varam redzēt to, kur nevajag veikt agro pļauju. Mums ir izauguši skaisti zvaguļi, līdzās birstalu Veronikai, līdzās skaistai madarai. Tātad zvaguļi jau ir izauguši tik lieli, ka sāk ziedēt. Un tā kā mēs jūtam, ka pēc prognozēm arī nekāda lieta nav sagaidāmi, tad šis ir tas brīdis, ka mums ir jāļauj šai vietai palikt, kāda viņa ir, un pļaut viņu, teiksim, varbūt tikai vasaras vidū, jo zvaguļi jau sākuši darboties, kā augsts pusparazīts, viņš piesūcās pie graudzāļu saknēm un novājina tās, atņemot viņām barības vielas un ūdeni. Un tādā veidā
zvaguls sagatavo vietu, kurā mēs varam jau sēt, vai kurā var labi attīstīties pļavu augi. Un, ja tas zvaguls būtu tāds ļoti maziņš, tikai lūk, visi zvagulīši būtu tādi pavisam maziņi, un apkārt mums ir daudz tās ekspansīvās sugas, tad arī varbūt tā zvaguļa nopļaušana neko ļaunu neizdarītu, jo zvaguls arī ļoti labi var attaugt, ja ir normāls nokrišņu režīms, un tad vienas galotnītes vietā viņam var veidoties 3-4, bet nu jau šis brīdis ir pagājis, un tad, nu, lai zvaguls varētu izdarīt to savu darbiņu, viņam ir jāpaliek kāds viņš ir. Tāpēc šādas vietiņas mēs atstājam un pļausim tad, kad zvaguļi būs noziedējuši, varēsim ievākt viņu sēklas un kaisīt tālāk.